konkursanti vairāk vai mazāk ir gatavi. Protams, viņiem ir stress un satraukums, un tā viņiem ir pirmā pieredze daudziem tādā pasākumā, bet viņi vairāk vai mazāk ir gatavi, un arī rīt mums ir ģenerāla mēģinājums Tonas skatuvē, un arī šodien mums šajā nedēļā ir katru dienu treniņi, tāpēc viņi ir vairāk vai mazāk noteikti gatavi. Kāda atmosfēra iekšienē valda? Atmosfēra ir, manuprāt, diezgan šobrīd saspringta. Un saspringta nevis tāpēc, ka ir konkurenti, jo viņi vairāk vai mazāk ir jau kā draugi. Viņi ir dienā kopā, viņi ļoti labi pazīst viens otru, bet vairāk saspringums par to, kā viņi ies skatuves, ka būs daudz rādu, draugu, un kā viņas pieņems, kā viņas novērtēs, vairāk par to ir saspringums. Bet tāds konkurentu saspringums, diemžēl varbūt vai par laimi nav. Vai ir iekšējie līderi? Iekšējie līderi vienmēr ir. Tas ir katrā kolektīvā ir iekšējie līderi, arī šeit varbūt kāds izceļās ar savām līderspējām kaut kādā runas ziņā, kāds varbūt talanta ziņā. Vienmēr līderi, un viņi mūsu gadījumā ir vairāki. Kā vērtējat talantu izvēles? Talantu izvēles mēs vērtējam, principā, ļoti objektīvas vērtēju. Un katrs no viņiem ir izvēlējies pats savu talantu, jo tas, kas tuvāk sirdī, tas arī principā ir tas viņa talants, ar ko viņš nodarbojas. Protams, mēs viņu centāmies paspilgtināt, kaut ko palīdzēt viņiem izdomāt, bet vairāk vai mazāk viņi darīs to, ko ikdienā dara, kas viņiem patīk un kas ir viņu sirdslieta. Izņemot talantu rādīšanu, kas vēl būs jāparāda finālā? Finālā visiem konkursantiem būs gan defilē iznāciens, gan arī runāšana kā tāda, atbildēšana uz jautājumiem, stāstīšana par sevi, talantu rādīšana. Viņiem būs kopējās dēļas, kopējā choreogrāfija, ko viņi mācījās arī visus šos 3 mēnešus, kas viņiem daudziem no viņiem bija vispār ļoti liels pārsteigums, tāpēc, ka nekad mūžā viņi nebija dejojuši un nekad nebija vispār to darījuši saistībā ar dejām, choreogrāfiju un tā tālāk, tāpēc viņiem tas ir diezgan liels piedzīvojums. Un bez tā arī pašā pasākumā mums būs deju studijas iznācieni, būs mākslas vingrotāja ļoti skaista un titulēta. Būs arī mums būs arī dziedātājs, kurš dziedās, un arī pats Markus Rīva vadīs. Es domāju, ka būs diezgan interesants pasākums arī tiem cilvēkiem, kuri nāk vienkārši pastīties un nobaudīt pasākumu, nevis pastīties un atbalstīt mūsu dalībniekus, bet arī pastīties uz pašu pasākumu kā pasākumu. Es domāju, būs arī vērts atnāk pastīties. Kas vērties, kur būs žūrijā? Žūrijā būs lielākoties izvēlēti pašas Intas Kovilas žūrija, būs bijušie misu misters gan Latvija, gan pasaule, gan arī tādi cilvēki, kuri jau ir gados cilvēki un tikai ceļo pa pasauli saistībā ar misu misters pasākumiem. Palikusi nepilna nedēļa līdz finālam. Kāds izjūtas ir? Saspringts, jo daudz jāstrādā, daudz strādājam pie dejošanas, jo priekšnesumā mēs to rādīsim. Un jā, fitness treniņi, fitlandā ļoti daudz jāstrādā un smagi, jo mēs gribam skatītājiem parādīt, ka mēs esam ļoti attīstījuši un pielietojuši šajā konkursa laikā. Kāds būs tavs talants, ko tu rādīsi? Es rādīšu 3 talantus, es zīmēšu uz skatuves, dejošu hip-hopu un spēlēšu ģitāras. Viss vienlaicīgi? Jā, mums ir tikai jārāda priekšnesumi ar savu domu, un man ir doma, man priekšnesuma nosaukums būs meklējot savu īsto es. Jā, tas tā kā noslēpums to, lai skatītājiem būtu intrika un atnākt redzēt.
bija ieteicis tētis, tāpēc es lieku DTV laiku un pieteicos šim konkursam. Gribēju iegūt kaut ko jaunu, atklāt sevi, kā arī iepazīt jaunus cilvēkus, pierādīt sevi citiem. Es, protams, ļoti daudz ko esmu ieguvusi, kā arī fizisko esmu uzlabojusi, ejot uz Fitlandu, kā arī dejošanām, kā arī esmu ieguvusi diezgan liels prasmes uzstājot uz skatuves. Kādu talantu demonstrēsi finālā? Es spēlēšu klavierus un dziedāšu. Precīzāk teikt, Aišas dziesmu kafijas krūze. Kas visvairāk biedē? Mani visvairāk biedē. Es īsti nezinu, nav tāds, protams, būs liels uztraukums, kad neizgāsties. To patiesībā esmu jau tā kā vēlēs īstenot 3 gadus iepriekš. Man bija tā, ka es īstenībā sākumā nebija pārliecināts, ka varētu tikt tālāk. Tad sapratu to, ka īstenībā tā konkurence tāda svārstīga, nekad nevar zināt, kāds cilvēks vajag. Un tad arī izdomāju, tā kā šo dalību pieteikt šogad un arī bija veiksmīgi, tāpēc arī esmu šeit nonācis. Tā kā tāds sapnis, kurš arī piepildījis. Kādu talantu sestdien demonstrēsi? Es demonstrēšu savu dziesmu, es arī pats viņu esmu sarakstījis, es rakstu vārdus, arī melodiju stāv, un tad arī attiecīgi to arī varēs paklausīties kopā ar grupu dienu pirms pārtraukumu, kur palīdzēs man īstenībā tieši tā, kā esmu to sakomponējis. Un tas arī tāds man talants muzicēju, jau no pašas bērnības dzīvoju. Pašlaik vēl mēģinu sevi noskaņot, lai nedastu satraukums, jo, ja radīsies satraukums, protams, būs vairāk problēmas. Pēc tā mierīgs. Kādu būs talantu, ko demonstrēsi? Es šobrīd to noteikti neatklāšu, lai saglabātu intrigu. Visu pārsvarā mazāk vai vairāk uztver kā draugus, tāpēc īpaši neizmērīt konkurences. Tāpēc, ka man ieteica kursu biedrs, viņš atgādināja par šo pasākumu. Es domāju, kāpēc nē? Jāpamēģina. Viņš jau redzēs, jūs gribēju, lai nav tā sajūta, kā būtu, ja es būtu piedalījusies. Un tagad es to zinu, kā ir, jo es piedalījos un tomēr tiku. Un kā ir? Ir forši. Ir jauni cilvēki, ir iepazīti, jo es pat neesmu no Jelgavas, līdz ar to man vajadzēja paplašināt paziņu loku, kas man arī ir sanācis. Varbūt mēs visi neesam kļuvuši par ļoti labiem draugiem, bet katrā ziņā draudzīgas attiecības mums ir un ir forši. Visas nodarbības ļoti patīk un viss, ko tiek dots, tas arī viss patīk. Tūlīt konkursa fināls. Ir satraukums, bailes? Nedaudz satraukums varbūt ir tieši par talantu, kā būs vai sanāks, jo mēģinājumos sanāk, bet vai sanāks tieši tajā brīdī, kad būs jārāda, to es nezinu, to varēs redzēt tikai tad, kad jau būs izdarīts. Kopumā ir nedaudz satraukums, jo tomēr ir ieguldīts visā daudz darba, un tad tu nezini, vai tu 100% izdarīs to, ko no tevis varbūt gaida, gan ģimene, gan pārējie cilvēki, gan arī cilvēki, kas ar mums strādā. Kāds talants, ko demonstrēsi? Es dejošu deju vārdā nosaukumā Rumba. Sporta dejas darbos. Ko novēlu visiem? Es novēlu visiem, protams, ko uzvarēt. Un vislielākais, ko es novēlu, gūt labas emocijas no tā paša pasākuma, kas būs sestdien. Lai visiem ir tāds gandarījums par izdarīto.
es varu pārbaudīt, vai es spēšu izpildīt, kas būs uzdots, vēlētos tā kā sev pilnveidot, parādīt savas spējas. Vismā, jā, tas būtu tas galvenais, pierādīt sev, parādīt savas prasmes. Atrauc tas, vai paspējušu visu samācīties, 50 days, un vai viss izdosies ar priekšnesumu. Un, nu jā, tieši priekšnesums, tā kā vairāk šobrīd strādāt ar priekšnesumu. Kāds būs priekšnesums? Nu, tā kā man talanti ir grūti parādīt skatuves, es veidoju video filmiņu par savu talantu lielu ingraušanu. Talants būs dejošana, plus vēl es esmu friziere. Un apvienošu dejošanu ar tieši friziera darbu. Ļoti daudz darbiņai ir, jādejo, jāmācās, daudz kas jāgatavo savus talants. Bet ir tāds saviņojošs sajūts, jo sestdien jau tas viss beigsies. Bet noteikti pēc pasākuma būs tāds sajūta, kaut kas pietrūkst. Ir forši. Kā ir mainījis tavu ikdienu šis konkurss? Ikdiena vienkārši paiet no rīta līdz vakaram ir aizņemta, man ir darbs, plus vēl gatavošanās finālam, tā kā man visu dienu paiet vienkārši vienā skriešanā. Nosauc lūdzu 3 lietas, ko tu mainītu šajā pasaulē. Kādas lietas? Ja man būtu tāda iespēja mainīt 3 lietas pasaulē, tas noteikti būtu Naktsklubā Tonas uz Mišu Misters finālu!